Bordura station. Indiana station. Raskrien vadībā viesi no Āfrikas. Otrā labākā rezultāta autore šķērpašanas sektorā – spēcīgā baltkrieviete Tatjana Haladoviča. Neieskaitīts mēģinājums, un šķiet neviens viņa šīs dienas raidījums pašai nav sevi apmierinājis, jo 59-80 līdz šim bija labākais rezultāts šodien, bet pēc katra raidījuma viņa tā sasmierst seju tādās grimasēs, ka nu nav kaut kas viņai šodien, bet es domāju, ka viņa ir viena ļoti bīstama pretiniece mūsu Simtai Ozoliņai. Sākušies piktie mēģinājumi šķērmešanā. Pērn viņi šeit bija neaiztiecama pārējām konkurentēm. Šķērmešanas sektorā Āzisa Hamstadira. Kas notiek tālēkšanas sievietēm? Tātad, kā jau minēju, Māra Grīva 6.30 līdere, Julija Tarasova 6.28. Rezultātu uzlabojas arī Loma Grīva 6.20. Bet viņai priekšā ir Kāpri Šuķina 6.24, tā arī Veka, abas ukrainietes. Skrien vadībā viens no Pietafrikāņiem mūsu Alberts Lais skrien kā 4. Savukārt, Jānis Leitis otrajā mēģinājumā 7.75. Tātad tas ir viņš šo sezonu labākais rezultāts, otrais labākais Latvijā. Un viņš ir arī sacensību līderis. Henrikam Klutbergam paliek 7.58. Straukovskim 7.44. Gardneram Lielbritānija 7.47. Taras Neļadva, Ukraina 7.46. Tie 5 labākie rezultāti. Bija Misānam otrais mēģinājums neveiksmīgs. Jāņa Leiša personiskais rekords tālēkšanai ir 7,98 centimetri. Martins Jansens tikko kā 7,25. Ar Britu vecējā Makalačana otru mēģinājumu censies. Otrā mēģinājuma sērija tālēkšanā vīriešiem, tātad šeit iepriecinoši
Jānis Leitis līderis 7,75. Lūgtina lūdzās, lai viņa šķērs lido tālāk un tālāk. Ānete Kociņa veica savu 5. mēģinājumu nu pat. Un tiešām viņas mēģinājumā iepūta šeit no muguru puses un tā kā varēja vējš palīdzēt, bet 54 metri un 84 centimetri 5. mēģinājumā. Tālākšanas sektora vīriešiem sākās 3. mēģinājumi, kā pirmais Karolē Plecam Ezekielis Jūlo. Jānis Leitis joprojām līderis un otram mēģinājumam gatavojas tieši Jānis Leitis. Un tagad visu uzmanību tālākšanas sektoram. 3. mēģinājums sacensību līderim Jānim Leitim. Atbalstam mūsējo sacensību līderis. Palīdzēsim visi kopā, Jānim, palīdzēsim, viss ir iespējams Rīgas kausos. Jānis Leitis šeit kausos uzvarēja pirms 7 un pirms 6 gadiem. Un tā, finiša taisnē, šķēršu skrējēji abi dienāfkāņi un var